Labdien! Paldies, ka atradāt laiku ierasties mūsu seminārā par bezpilota lidaparātu lidojumiem. Mani sauc Juris Grants, esmu no Civilās aviācijas aģentūras jautājumos par bezpilota lidaparātiem. Šodien mums tāds diezgan intensīvs parasts seminārs. Stundas laikā man nesanāk ierakstīties, tad es mēģināšu diezgan saīsināt, lai varētu pastāstīt to, kas ir galvenais. Jo parasti nesanāk sistēmā parādīt vajadzīgo informāciju, kā gribētos. Jo parasti tie slaidi ir interesanti, bet attiecīgi, kā darbojas tas viss kopā, bieži vien gribētos veltīt tam vairāk laiku. Tā, neatkarīgi kā tas beigsies, informācija par mums. Tad CA mājaslapā jūs varētu mūs atrast, rakstīt, zvanīt. Un šeit tas mūsu kopējais e-pasts. Es iesaku uz to tad rakstīt kaut kādus jautājumus, teiksim, mēs tad varam kopīgi grupā atbildēt nodaļā, un attiecīgi ātrāk tas varētu būt. Bieži vien tad, skatoties sarakstā, kuram tu rakstīji, tad tur ir konkrēti uzvārdi, konkrēti e-pasti, tad bieži vien tad tāds rada varbūt mulsumu, tad droši var uzrakstīt. Vai arī zvanīt, protams, nu, tad attiecīgi mēģināsim palīdzēt. Tā, ja jums ir kādi jautājumi, tad lūdzu uzreiz jautājiet par konkrētu tēmu. Ja jums ļoti daudz jautājumu, tad varbūt var beigās izrunāt, teiksim, ja, teiksim, ir tādi sakrājušies, kas uzreiz šeit nav redzami, bet ja jums liekas, ka tie varētu arī citiem būt interesanti, noteikti jautājiet. Tā, tad par bezpilota lidaparātiem. Tātad mums šobrīd ir diezgan daudz jau tālrādības piloti, apmēram 20 000 Latvijā, un arī diezgan daudz eksploatanti. Tad es detaļās pastāstīšu, kas ir eksploatants, kas ir pilots. Bet tagad jau apmēram 10 000 arī eksploatanti, tātad tie, kas ir reģistrējušies un tā kā, nu, kā izmanto bezpilota gaiskuģis. Šeit tāda senāka bilde no Rīgas, tā kā radar dati, kur ir ļoti daudz piefiksētie bezpilota lidaparātu lidojumi. Tas vienkārši parāda to, ka tie ir diezgan populāri. Es domāju, lidojumi ir populāri, droni ir populāri, līdz ar to arī tātad nu, ir svarīgi, ka cilvēks zina nosacījumus un informāciju un attiecīgi veids lidojums droši. Par bezpilota lidaparātu. Ja? Tātad mums bija agrāk definīcija bezpilota gaiskuģis, tagad ir bezpilota lidaparāts. Ikdienā tad mēs lietojam vārdu drons. Tad bezpilota gaiskuģis principā iekrīt arī pašā kategorijā. Teiksim, nu, tas normatīvais regulējums arī attīstīts un bāzēts uz tās pašas bāzes, kas ir pilotējumai aviācijai. Līdz ar to tad ir svarīgi veikt lidojumus droši, jo tas var arī ietekmēt pilotojumu aviāciju. Līdz ar to tas nav vienkārši drons vai kaut kāda teikana, kura lido, bet tas ir tomēr tāds rīks, ja, ar kuru jūs izmantojat gaisa telpu, iekļaujoties vienotajā gaisa telpā. Un tad ir svarīgi zināt šos noteikumus un arī nu, šo informāciju, kā noteikumus ievērot. Ja, šajā slaidā mēs mēģinām apkopot nu, arī parādīt sarežģītību noteikumiem, normatīvam regulējumam. Tātad šeit būtu tāds viens skats, šķērsgriezums, tātad attiecināmais regulējums uz bezpilota lidaparātiem. Tātad regula 947 augšējā, šeit tātad 947 par noteikumiem, procedūrām. Protams, ir arī papildus mūsu noteikumi un likums par aviāciju. Tātad tas viss kopā veido šo normatīvo bāzi, un parasti nu, tas arī parāda to sarežģītību. Ja? Cilvēkiem tad ir jautājums, jā, visu izlasīju, neko nesapratu, un tad šodien es mēģināšu palīdzēt to atšķitināt, sadalīt pa tādiem jau nu, sīkākās daļās un kā to visu kaut kur sākt vajag. Ja? Tā, mēs esam izveidojuši mūsu mājaslapu drone.ca.gov.lv, kur ir apkopota tāda visa informācija, tā, nu, kā lai saka, cik var apkopot, teiksim, un parādīt, jo katram ir savi jautājumi, katrs kaut ko citu nezinu vai ir aizmirs, līdz ar to tad mēs esam mēģinājuši to struktūrēt pēc kārtas, un es iesaku noteikti šeit tātad pierakstīt noteikti to mājaslapas nosaukumu. Šo izmantot ikdienā var kā, nu, no kuras var sākt meklēt informāciju, kā arī pieslēgties e-pakalpojumiem. Un tā tālāk. Tad šeit būtu apkopojums gan atvērtajai kategorijai, gan specifiskajai kategorijai, gan arī par kvalifikāciju. Un nu, tas, ko mēs uzskatām, un ir ikdienā šie svarīgie jautājumi, mēs mēģinām šeit publicēt. Varbūt tas nesanāk ideāli ātri, teiksim, un uzreiz, bet nu, vismaz ir tāda bāze, uz kuras tad būvēt informāciju, un kur jūs varat palasīt un attiecīgi pārliecināties nu, par kādu detalizētāku informāciju. Tā, tad pirmais, teiksim, nu, es domāju, svarīgākais,
kas ir šis jautājums, es plānoju iegādāties dronu vai es esmu iegādājies, ko man darīt. Ja? Tad iziesim cauri jautājumam par reģistrāciju. Es tad īsumā varbūt tagad uzreiz parādīšu mūsu to lapu. Ja? Es arī izmantošu, iziesim tagad dzīvējā cauri, kāda ir tā mājaslapa, kāda ir informācija, kur var pieslēgties, kur ko var atrast, lai jums uzreiz rodās detalizētāks priekšstats ne tikai no slaidiem, kas jāatcerās, bet ka tā ir reāla informācija, kur var izmantot ikdienā. Sadaļā informācija, darbības kategorijas, atvērtā kategorija, jūs varat tātad atvērt šo mājaslapu, tātad apakšsadaļu, un šeit ir lejup pielādēt prasību kopsavilkumu PDF veidā. Ja? Tā es piezūmēšu klāt, tad šis būtu tas esence visam, ko mēs varējām apkopot uz dažām lapām. Protams, šeit mums nākas kā vienmēr kaut ko nerakstīt, lai būtu tā informācija lasāma, jo tad, ja, protams, pārrakstīt visu regulu, tad vienkārši ieliek saiti uz regulu un lasiet tur. Tad mēs šeit esam mēģinājuši apkopot to galveno informāciju. Iesakam jums ikdienā, ja jums jāpadalās kā citu, jūs varat šeit norādīt, kur to var atrast. Ja? Šim dokumentam jau ir jau 3. versija, ja? Un tad attiecīgi es ieteiktu kā špikeri izmantot šo. Protams, mūsu mājaslapā tad ir pamata informācija. Tā pats galvenais ir, protams, regulās un noteikumos un likumā par aviāciju. Tātad pirmais jautājums, gribu pirkt dronu, kas man jādara? Tad, principā, pēc lielām pārdomām, tad atbildi ir reģistrēšanās. Tad drona lietotājam, kura vārdā tiks veikt lidojumi, ja jūs būsiet drona īpašnieks, tad, principā, jums būtu jākļūst par eksploatantu. Šeit mēs izmantojam saīsinājumu OAS eksploatants. Tad bezpilota gaisa kuģa eksploatants. Kā to var izdarīt? Ja? Tad sadaļā reģistrāciju jūs varat izlasīt visu informāciju, kas attiecās uz reģistrāciju, un, ja jūs tātad jums ir kāds lidaparāts, jūs varat nereģistrēties tikai tajos gadījumos, ja principā jums ir rotaļlieta. Visbiežāk tas būtu tas gadījums. Ja? Tāda rotaļlieta, vai, ja, teiksim, masa ir mazāka par 250 gramiem, un tā tad nav kamera, tad nevajadzētu reģistrēties. Visbiežāk atbildi ir reģistrēties, visi ir DJI droni un tā tālāk, tās nav rotaļlietas, teiksim, ja, tad nevajag tur daudz domāt, teiksim, ja jūs nopērkat rotaļlietu, tad principā atbildi būtu, ka vajag reģistrēties un iegūt šo eksploatanta reģistrācijas numuru. Ja jums ir šaubas, protams, varat mums uzzvanīt, labāk uzrakstīt, ja ir kur konkrētā problēma, teiksim, ja, ko darīt, tad mēs mēģināsim atbildēt, teiksim, ja, jo šeit ir, protams, rakstīts priekšā, bet vienmēr ir kāds jautājums, teiksim, kaut kādā konkrētā gadījumā. Tātad jūs pieslēdzaties šeit pakalpojumiem ar vienoto pieteikšanos, tas būtu visātrāk un ērtāk, tad no datubāzēm tiek nolasīta informācija attiecīgi un izveidots profils sistēmā. Tad, kad jūs pirmo reizi pieslēdzaties sistēmai, es parādīšu, kāds izskatās, lai nav pārsteigums, jo tas, ko man rāda, mazliet atšķirās. Ja? Pirmajā reizē jūs pieslēdzaties, jums rāda šādu lapu, uzreiz piedāvā konkrētas izvēles. Ja jūs uzreiz nezināt, ko jūs vēlaties darīt, spiežat pogu atcelt, un tad jums rādās šāds. Jūs varat kļūt par eksploatantu, spiežot šo pogu, vai iegūt tālruņa pilota numuru, spiežot citu pogu, teiksim. Ja? Tad diezgan vienkārši, es ceru, un attiecīgi tas ir tas pamats, ar ko sākt. Šeit augšā ir profils, tur var ieiet iekšā, norādīt savu e-pastu, telefonu, teiksim, lai jūs varat saņemt paziņojumus no sistēmas. Tad tas būtu tāds, ko vienmēr vajag pārliecināties, uzturēt aktuālu. Tā, tad aiziesim uz sistēmu, pastīsimies, ja? Tad šeit, veicot apmaksu, tad jums tiek piešķirts eksploatanta reģistrācijas numurs. Tad sistēmā tas ir šis numurs. Tā man te nāks piezūmēt, lai labi redz, ja? Tad šis ir jūsu eksploatanta reģistrācijas numurs, un šo te numuru vajag likt virsū uz katra lidaparāta drona, ko jūs izmantosiet. Daudziem varbūt šeit ir dažādi jautājumi, teiksim, ja. Praktiskā daļa, ir tāda vienkārši vajag uz dronu uzlikt šo numuru, lai viņš būtu no ārpus nolasāms un redzams, nevajag viņu paslēpt kaut kur, to var, teiksim, ar kādu stikeri vai flomasteri, kas nenomazgājas, tā saprotam uzrakstīt, ja. Lai nesajūgt kādam tur L un I vai kādi burti, teiksim, dažreiz gadās rakstot kaut kādu ķeburi, ja. Protams, ka mirklīt, ja. Tātad to vajadzētu vienkārši tā ņemt vērā. Ievadīt, ja? Uz dronu uzrakstīt virsū. Ja? Tā, ņemiet vērā, ka šeit sistēmā arī parādās slepena atslēga. To tad, ja jūs vēl nezināt, kur vajag izmantot, ja? Tad es pastāstīšu pie tiešās attālinātās identifikācijas. Ja? To tad dronā ievada elektroniski, lai drons var raidīt par jums prasīto informāciju. Tā, tad
reģistrācija. Tad šeit ir piemērs. Jūs iegūstat numuru un to numuru liekiet uz sava bezpilota lidaprāta, kur jūs izmantosiet. Ja jūs to atdodat dronu citiem, ko jums vajadzētu darīt? Jā, tad jūs atdodat citam eksploatantam, tad jums savus numurus jāņem nost, jo tad viņš savā vārdā veiks tos lidojumus, ja? Neatstājiet savējo, tad jums vajadzētu saprast, kas tad notiek, viņš grib ar jūsu numuru lidot, vai viņš ir jūsu pilots, piemēram, ja? Tad ja viņš ir jūsu pilots, tad eksploatantam ir savu pienākumu, kas viņam jādara, un tad attiecīgi jūs varat dronu atdot citam, bet tad ņemiet vērā, ko darīt ar to numuru, teiksim. Lai nav tā, ka viņš juridiski lido zem jūsu numura, tad attiecīgi, ja kaut kāda pārkāpuma ir, nav apdrošināšanas, ja ir nepieciešams un tā tālāk, tad tā ir arī daļai jūsu atbildība, teiksim, bijusi, ja, jo tad uz drona ir bijis jūsu eksploatanta reģistrācijas numurs. Tad tas ir šis te numurs, bieži jauc ar tālredzības pilota numuru, daži līmē virsū tālredzības pilota numuru, ja, tad atšķirība tālredzības pilota numurs ir vajadzīgs tikai kvalifikācijai, tad tālredzības pilotam kā iegūt kvalifikācijas dokumentus un apliecinājums, teiksim, ja. Tad eksploatanta reģistrācijas numurs ir fiziskai juridiskai personai, tad šis te numurs, kurš tad uzņemās juridisku atbildību, šo te kopējo juridisku atbildību par to lidojumu. Juridiskai personai piedarošs drons? Arī, jā, tad tas būtu visbiežāk šis te eksploatanta numurs, nevis, ka katrs pilots tagad liek savu pilotu numuru uz drona, kuru organizācija uzņēmums ir iedevis viņam, ja? Bet tad no organizācijai ir piešķirt šis numurs, uz tā drona ir tas numurs, un tad attiecīgi būs svarīgi to, sekot līdzi, teiksim, lai jūs zinat, sevišķi savam dronam, teiksim, lai no tā, ka jūs, atnāk kaut kāds ziņojums, ka tagad ir kaut kas noticis, un jūs nesaprotat, par ko iet runa, jo ir aizmirsies šo te, tātad atdodot dronu kādam citam, aizmirsies, attiecīgi. Bet ja tas ir tālredzības pilota numurs, un viņš manā vārdā lido, man uzņēma vārdā cilvēks, un tad atbildības sanāk ir mana uzņēma atbildība. Jā, tas, kurš numurs, jā, tas arī uzņemās to atbildību. Jā, tad mūsu lapā uzreiz, kur to var atrast, jā, saikni uz šiem te regulām, ejam uz mūsu lapu, sadaļā informācija, normatīvais regulējums, jā, ir visas šīs saites uz pamatregulām un pārējo, kas būtu svarīgi, noteikumiem, normatīviem noteikumiem. Ja? Tad komisijas īstenošanas regula, tad attiecīgi varat aiziet. Ja? Šeit jūs varat vaļā saikni, vajag pievērst uzmanību, tātad šeit izmantot jaunāko konsolidēto versiju, jo jūs šeit lasiet, tad tas ir kaut kāda vecāka versija, te vajag pārslēgt datumu, un tad attiecīgi, kurā valodā jūs gribat lasīt, jo te var atrast informāciju. Tā. Tad eksploatanta pienākumi. Ja? Tad šeit būtu konkrēti uzskaidīt, kādu jūs pienākumu. Mūsu mācību materiāli tas arī ir uzrādīts. Ja? Tad, ja jūs iesiet apmācībā 1A3, un ja jūs esat jau izgājuši, tad ir svarīgi to atcerēties, tad lūdzu varat mācību materiāli paskatīt, vai šeit regulā. Tad kāda ir eksploatanta pienākumi, ja jūs dodat dronu kādam citam ar savu numuru, tad šeit būtu rakstīts, kas tad ir tā jūsu atbildība paliekošā. Ja? Un tad ir arī attiecīgi tālredzības pilota atvērtajā kategorijā, attiecīgi, kas būtu šī kategorija, ko ikdienā mēs izmantojam, veicot lidojumus ar bezpilota lidaprātiem. Tā, bet mēs to arī iziesim cauri mūsu spikerī, jo šeit grūti lasīt, teiksim. Ja? Tad te ir, ja gribās gulēt, var palasīt, bet jebkurā gadījumā tas ir tas pirmavots, kur tad var šo atrast atbildes kā nepieciešams. Tad eksploatācijas reģistrācijas numurs ir derīgs visā Eiropas Savienībā. Ja jūs ceļojat pa Eiropas Savienību, jūs varat tad nereģistrēties citās valstīs, tad jūs esat reģistrējušies vienreiz, un tā informācija ir nepieciešams viņiem būt pieejama. Teiksim, jūs varat šeit sistēmā parādīt savu to numuru, parādīt, ka uz drona arī tas pats numurs uzliks virsū. Tādā ziņā Eiropas Savienībā tātad, ir šīs te vienots sapratne. Tad nav paredzēts reģistrēties divreiz, jums tad pat ir aizliegts reģistrēties vairāk kā vienā dalību valstī. Tātad, ja jūs pārceļaties dzīvot citur, tad dodiet mums ziņu, tad mēs varam izdzēst no datubāzes, un jūs varat citā valstī iegūt šo te eksploatanta reģistrācijas numuru. Tad dažiem droniem, tagad, kuriem attiecīgas, kur izpilda attiecīgās tehniskās prasības, ir tāda funkcija, ka viņi var raidīt par sevi kaut kādu informāciju. Ja? To sauc, teiksim, šajā gadījumā par tiešu attālināto identifikāciju. Tad eksploatanta pienākums ir, kad reģistrācijas laikā iegūto reģistrācijas numuru, tad jūs elektroniski ievadat bezpilota lidaprātā, tātad, kuriem tas ir paredzēts, kuru nē, es pastāstīšu sīkāk.
un ievadat to numuru lidaprātā. Lai jūs to ievadītu, jums ir vajadzīga tā slepenā atslēga, kas ir zem eksploatanta reģistrācijas numura mūsu gadījumā. Atkal katrā dronā, kā ievadu atslēgu, mazliet var atšķirties. Ir bijuši ziņojumi, ka cilvēkiem nesanāk, bet tad jāstās pie ražotāja, kāds ir tas formāts, kā viņi ņem pretī tos numurus, teiksim, ir tur tas slepenā atslēga uzreiz iet pēc numura, teiksim, vai savādāk, tad vajadzētu papētīt pie ražotāja. Tātad, tad drons lidojuma laikā raida par sevi informāciju. Tad raida šo te eksploatanta reģistrācijas numuru un arī citu informāciju, teiksim, un ar šādu aplikāciju, drona skaneri, jūs varat uztvert no drona raidīto informāciju, tātad šo te reģistrācijas numuru un citu informāciju. Tur arī atspoguļojas atrašanās vieta, augstums, daudz, principā, tur informācijas atkarīgs no raidīt, tā, ko raida, teiksim, Tātad tas nav visiem droniem, tad es arī pastāstīšu arī kādas ir atšķirības. Bet tad ar šo aplikāciju telefonā, tātad uz iPhone, tas atkal nestrādā tik labi, no Apple ir kaut kādi ierobežojumi. Tad uz DJI droniem man nav sanācis uz iPhone to redzēt, bet tātad citiem atkal droniem vai arī tiem droniem, teiksim, tiek izmantot papildu iekārta, tāds maziņš kastīte, kas aizvieto šo te funkciju, vai izveido funkciju, ja dronam tāda nav bijusi, teiksim, Tad no tādiem uz Apple var redzēt, tad uz Samsung šobrīd nav bijuši ierobežojumi, teiksim, viņš vienmēr uztver, un, teiksim, ja tas raida, tad attiecīgi viņš var uztvert. Tātad, kad jūs esat sapratuši, ko darīt ar dronu, tātad, kādu jūs plānojat pirkt, jums nav jāgaida, lai tas drons jums atnāk un ir šeit uz vietas, lai jūs varētu reģistrēties, tad jūs varat iegūt neatkarīgi to eksploatanta reģistrācijas numuru, un tātad tas būtu pirmais, ko darīt, teiksim, Un otrais, ko darīt, ir jautājums kvalifikācija. Tātad, vai man vajag kaut ko mācīties un iet darīt, Tātad, atkal, nezinu, kā to efektivizēt, bet jautājums par reģistrēšanos ir svarīgs. Tas ir tas pirmais jautājums, un tad arī daudz tās nianses, kas nav tam līdzi, Tad otrs jautājums, kas ir jāatbild, ir par kvalifikāciju, Vai man ir jāmācās, kad man ir jāmācās un tā tālāk, Tātad, ja drona masa ir smagāka par 250 gramiem, tad jums jānokārto atbilstoši eksāmeni un tabula, Tātad tur zemāk ir tabula, bet pirms mēs ejam detaļās, ir par C klases marķējumu. Tad C klases marķējums jau kādu laiku ir tāda prasība bezpilota lidaparātiem. Tas C klases marķējums izstāsta šādi. Uz droniem attiecīgi ir šis te virsū uzlikts attiecīgs simbols ar attiecīgo marķējumu. Tad marķējumi ir no 0 līdz 6, atvērtajā kategorijā ir līdz 4. No C0, C1 viņu skaidās C klases marķējums, tad mēs sakam, vai jums ir C klases marķējums, un tad meklē C burtu kaut kur, bet nav C burts, ir cipars, teiksim, Tāpēc šeit ir tas piemērs, kāds izskatās. Un arī uz drona, teiksim, tad viņš ir kaut kur ārpusē redzamā vietā, šeit vai sānos vai savādāk, papildus arī informācija ražotāja rokas grāmatā ir, kā ir atbilstoši C klases marķējums, tātad jums arī var pārliecināties pie ražotāja rokas grāmatas. Kas ir jāņem vērā ar C klases marķējumu? Tad attiecīgi, kā var lidot? No 24. gada jau spēkā tātad prasības un ekspektācijas, ka C klases marķējums būs visiem droniem. Diemžēl tas nav tā 100% īstenojies. Tātad svarīgi jums, ja jūs šodien pasūtat dronu, noteikti pasūtiet tādu, kuram ir C klases marķējums, izņemot, ja jūs plānojat darboties specifiskajā kategorijā. Tātad vienalga, tad DJI, protams, zina, kādas ir prasības Eiropas Savienībā, bet citi, kas nopērk no Ķīnas, teiksim, kaut kādiem vai citiem, arī no Amerikas, teiksim, ASV, ja kādu no tiem droniem, tad tur atkal viņiem ir citas prasības, citādas frekvences, citādi noteikumi. Viņiem, protams, Eiropas Savienības tirgus nav tik aktuāls, Tad, ja tas ražotājs nav speciāli tātad šo dronu sagatavojis tam C klases marķējumam, tad visbiežāk tās nebūs. Tad ļoti svarīgi, lai jums nav problēmas pēc tam saskaņot lidojums atvērtajā kategorijā. Tad, ja jūs pērkat šodien dronu, noteikti, lai būtu C klases marķējums, jo, ja jums nav tās C klases marķējums, tad ir atļauts lidot ar droniem, kas bija laisti tirgū pirms 24. gada un kas ir vieglāk par 250 gramiem, vai lidot arī ar tādiem, kas laisti tirgū pirms 24. gada līdz 25 kg, tad A3 apakškategorijā. Tad, principā, ir tikai divas vietas, kur var darboties, ir A1 vai A3. Bet, ja tas drons ir bijis laists tirgū pirms 24. gada, tad, ja jūs nopērkat kādu jaunu, pat paziņots kāds tur ražotājs, mums ir super drons,
Ja jūs gribat lidot ar tādu atvērtajā kategorijā, tad noteikti, ka meklējiet, lai viņam būtu C-klases marķējums. Un tā, jūs redzēt, tam jābūt virsū uz drona. C-klases marķējumu piešķir tikai pats ražotājs. Jūs nevarat paši, izskatās, ko varētu būt. Tas nāk no ražotāja, viņi izdara speciālu procedūru, tad ir dažādi līmeņi. Un ir tāda deklarācija no ražotāja. Parasti tad viņam to var prasīt. Atsūtiet lūdzu arī, kur jums var atrast internetā vai savādāk šo deklarāciju. Un tad patērēt tiesību aizsardzības centrs, attiecīgi, ja jums muitā šis tāds drons atnāk bez C-klases marķējuma, viņi tad var sākt pārbaudas un ir gadījumi, kad aizsūt atpakaļ, jo nav atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam. Tā, tas būtu arī pērkot drons no Anglijas, teiksim, ja viņi arī tagad nav Eiropas Savienībā, viņiem šis C-klases marķējums nav aktuāli, tad šis darbojas Eiropas Savienībā. C-klases marķējums, ja. Un attiecīgi, C-klases marķētiem droniem, tad šis te raidītājs, kas ir tiešā attēlotā identifikācija, tā prasība darbojas uz tātad C1, C2 un C3 droniem. Tātad C1, C2, C3 droniem, viņiem ir iekšā iebūvēta funkcija, un tad to tiešo attēlu identifikāciju var iedarbināt. Ja? Citiem droniem tas nebūs. Iebūvēt funkciju, un kādam varbūt arī būs, protams, atkarīgs no ražotājiem, viņš uzskata, ka tas ir svarīgi un vajadzīgs, bet, tad attiecīgi ražotājiem tas viss ir papildus darbības. Tā, tālākais pilota vecums, tātad atļaus veikt pastāvīgi no 16 gadu vecuma. Ja jums ir jaunāks, tad jābūt blakus pilots, kuram ir 16 gadu vecums un sasniedz attiecīgo kompetenci, tādu kompetenci. Tad kāda ir kompetences prasības, teiksim, ja? Tad īsumā, ja bezpilota lidaparāts ir līdz 250 gramiem vai ar C-klases C0 marķējumu, tad tā prasība ir tikai, ka jums vajag iepazīties ar ražotāju rokas grāmatu, jums nevajag iziet apmācību kursu teorētisko, bet, jebkurā gadījumā mēs iesakam, jo tur ir svarīga informācija par ģeogrāfiskiem zonām, un tāda arī droša lidojuma veikšana, līdz ar to būtu normāli to iziet, tas ir bezmaksas tiešsaitē, tātad nevajag, teiksim tā, atlikt, bet iziet apmācīties. Ja jūs plānojat lidot C1 kategorijā, tad jums ir jābūt A1 kategorijas šim kvalifikācijas apliecinājumam. Ja jūs lidot A2 kategorijā, tad tikai ar C2 marķētu dronu jāiegūst papildus, jānokārto teorētiskais eksāmens, pirms tam jāaiziet prakse patstāvīgi un attiecīgi tur ir saraksts, kas jādara praktiskajā daļā. Un tad ir A3 kategorija, tad, ja jūs bezpilota lidaparāts ir šādi marķējumi C0, C1, C2, C3, C4, tad līdz 25 kilogramiem tad jums būtu tas A3 apakškategorija. Kas ir kāda apakškategorija? Varbūt īsumā, ja es vēl līdz šim nesanācu pastāstīt. Tātad lidojumi iedalās trijās lielākās kategorijas. Atvērtā kategorija, specifiskā un certificētā. Tāda atvērtā kategorija, tas visātrāk pieejamais ikdienā, ko jūs varat izmantot. Jums ir labi jāpārzina, kāda ir atvērtās kategorijas nosacījuma, lai tad attiecīgi saprast, jums vajag vai nevajag kaut papildus atļauju. Tātad pamatnosacījuma atvērtajā kategorijā. Šis būtu jāzina kā 2x2, ja? Tātad lidojumi tiešā redzamībā, to parasti apzīmē ar VLOS, Visual Line of Sight. Tas paredz, ka jūs redzat dronu, jūs arī redzat kā daļu no apkārtējās gaisa telpas. Lai nav tā, ka jūs lidojat nezinu kur, drons ir kaut kur citur, skatos uz turieni, lido lidmašīnas un nezinu, kas notiek. Ja? Tātad šis ir svarīgi, tad jūsu atbildība ir nodrošināt, ka jūs neuzlidojat virsū citai pilotēm aviācijai, jo tad arī aviācijā, kas lido pēc tiem vienotiem noteikumiem, viņi arī paļaujās, ka viņi citu satiksmi redzēs un izvairīsies. Tad jums arī šī ir atbildība, tātad veicot šo lidojumu, izvairīties no citiem pilotējumiem gaisa kuģiem. Un tad attiecīgi ierobežojumi, lai jūs varētu veikt lidojumu droši. Tad atļautais augstums ir līdz 120 metriem ar lidaparātu, kura masa ir līdz 25 kg un ar citiem ierobežojumiem. Tad nav atļauts nomest kravu un veikt smidzināšanu, kā arī nav atļauts vienlaicīgi vadīt vairākus dronus un arī transporta līdzekļi, kas pārvietojas. Tādas nianses, teiksim, ja, tas ir aprakstīts mūsu špikerī. Tātad atvērtā kategorija iedalās 3 apakškategorijās, A1, A2, A3, un no šī tad arī izriet jūsu kvalifikācija, un tad arī tāds kāds drons tad attiecīgi apakškategorijā tiek izmantots. Ja? Tad īsumā A1 apakškategorijā var lidot ar C0 un C1 marķētiem droniem. Tātad C1 ir līdz 900 gramiem,
ar C klases marķējumu, protams, ja? Un C0 tad ir līdz 249 gramiem. Šajā te zonā, teiksim, ja, ar C0 un līdz 249 gramiem nevajag obligāti nokārtot teorētisku eksāmenu. Tātad jūs varat tādu reģistrēties, ievērot gaisa telpā nosacījumus un veikt šos lidojumus. Tātad atkal mūsu mācību materiālā sīkāk, es neiztirzāšu katru apakškategoriju savādāk. A2 apakškategorija tātad jau ļauj ar smagāku dronu lidot tuvāk cilvēkiem, bet ir jābūt C2 klases marķējumam, un tad ārpus apdzīvotām vietām, ārpus industriālajiem objektiem un savādāk, tad ir jāievēro 150 metru attālums, un tad tā ir A3 apakškategorija, kas ļauj lidot ar A3 līdz 25 kg smagiem droniem ar attiecīgo C klases marķējumu, vai arī, ja laist tirgu līdz 24. gadam, tad arī līdz 25 kg bez C klases marķējuma. Jā, apdrošināšanas prasības. Tātad mēs skatāmies mūsu špikerī, mūsu mājaslapā, un es iesaku skatīties tātad sadaļā informācija, apdrošināšanas prasības, jā, ir tabula. Kas tad, atkal tas izriet no ministru kabineta noteikumiem. Katrā valstī tad regulē mazliet savādāk šos te limitus, kādi ir obligāti. Tad, ja jūs ceļojat kaut kur pa Eiropas Savienību vai citām valstīm, tad tur jums vajadzētu paskatīties attiecīgi. Tātad šeit ir tabula, es neiztirzāšu varbūt sīkāk, ko var ņemt vērā, ko es esmu dzirdējis no citiem. Ir cilvēki, kam ir, teiksim, smagāks drons vai ar C2 klases marķējumu, bet viņš lido tā kā A3 vidē, tad šeit ir tas ierobežojums, ka līdz 25 kg nevajag obligāti šo apdrošināšanu. Ja? Tātad, tas varbūt kādam nodara, ja viņš laukos veic lidojums, teiksim, tad var ņemt vērā, ka ja ir pat C2 marķējums, teiksim, tad A3 vidē lidojot nav nepieciešams. A3 vidi ir tas 150 metri no apdzīvotām un tādām vietām, teiksim, ja. Tātad mēs sākam iztirzāt galvenos nosacījumus, tātad Vilosā, ja, tātad būtu gadījums, kad ir piesaistīts drona novērotājs, jā. Tad šeit Vilosā lidojot, ja ir FPV drons vai savādāk, ir paredzēts, ka, ja stāv blakus bezpilota gaisa kuģa novērotājs, pilotam stāv blakus novēro pilota vietā gaisa telpu un bezpilota lidaparātu, tad arī tāds lidojums var veikt. Tad tīri, tad jāsarunā komunikācija, teiksim, ar šo te novērotāju, lai nav tā, ka drons ieskrien mājā vai helikopterā, un tā viņš, ko es aizmirsu? Respektīvi, lai nav tā, ka viņš tur ļoti pārsteigts par to, kas notiek, nedos signālu lidotājiem, ja? Tad to vajag sarunāt, lai nepārprotam komunikāciju un ātra. Tā, un vēl arī attiecīgi diennakts laikā aktivizēt zaļa zipšņuguns, jāievēro prasības saglabāt tiešu redzamību un tā tālāk. Tad mācību materiālā jūs palasīsiet, tad atkal es iesaku, ka jūs palasiet to mācību materiālu, teiksim, jā, A1, A3, es parādīšu, kur tam var piesavēkties un apskatīt. Tā, tad mācību materiālā ir arī par to detalizētāk izrunāts, jā, un šie te galvenie ierobežojumi. Ja, kā jau minēju, nav paredzēts atļauts vadāt bīstamās kravas, nomest kravu vai veikt smidzināšanu, ja, tad šeit būtu atsevišķas atļaujas. Tas nozīmē, ka kurjeri nevar attīstīties mums šobrīd? Nē, viņi var attīstīties specifiskajā kategorijā, bet atkal tur ir cits problēmas, teiksim, bet tā idejiski tad vienkārši vajag, jo regulā šajā atvērtajā kategorijā nav atrunāti jautājumi, kā tur balansēt, ko darīt, ja krava atvienojas, neatvienojas. Citus riskus tātad atvērtā kategorija neatrunāta, līdz ar to tad ir papildus izvērtējums tādiem gadījumiem. Un atkal tas nav nekas sarežģīts, vienkārši vajag izdarīt. Tā, tad ar drona lidojumu nedrīkst ierobežot, kavēt vai traucēt operatīvo dienas darbību, ja? Tad, ja ir kaut avārija cits, tad nevajag traucēt viņiem, ja viņi arī dažreiz veic savus lidojumus un tā tālāk, un jāievēro ģeogrāfiskas zonās noteikti ierobežojumi. Tātad, tad intensīvi mazliet aiziesim uz kvalifikāciju, kur to visu pieteikt. Kvalifikācija. Tātad tagad pirmais jautājums bija par reģistrāciju, es ceru, ka daudz maz ir skaidrs. Šeit ir tātad, lai, kā jau rādīju sākumā, ja jums šīs te sadaļas nav aktīvas neviena, tad arī šīs sadaļas ir diezgan ierobežotas. Ja? Tātad, lai piekļūtu sadaļai kvalifikācija, jums jāiegūst tālruņa pilota numurs, ja? Šeit. Jūs iegūst numuru, principā tātad tur ir jānorāda vecums, prasītā informācija, un jums parādīsies šeit sadaļa kvalifikācija. Tad atkal, šis eksploatanta numurs un kvalifikācija tad nav tiešā veidā saistīti. Tad jūs varat no sākuma iegūt šo te tālruņa pilota numuru, tad bezmaksas uzreiz, neskatīties vēl uz eksploatantu, apgūt šo te A1, A3 kursu, un tad jums būs vēl skaidrāk, tad kādi ir noteikumi, ko jums vajag darīt, teiksim, ja? Un tad jūs attiecīgi, ja jūs gribat, ja jums ir juridiskai personai, tad jūs attiecīgi atsevišķi izveidojat juridisku personu, ja? Tad šeit sadaļā lomas izvēli jūs nospiežat, tad jums parādās lomas, kādas jums ir.
Tātad, un šeit jūs varat juridiski personu, tad ir šeit. Ja jūs spiežat juridiski personu, ievadat reģistrācijas numuru, ja jums ir uzņēmuma reģistrēt tiesības pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi, tad jūs varēsiet uzreiz šeit dabūt tās attiecīgās tiesības. Ja nē, šeit var pievienot pilnvaru, attiecīgi noformēt, parakstītu, un tad šeit ielādēt, mēs saņemsim informāciju, tad šim cilvēkam to profilu izveidosim, apstiprināsim manuāli. Ja, protams, uzņēmumam ir vairākas personas, kuras kad jāpārstāv, ir divatā, vai savādāk, tad šis tad nenolasīsies, un tad tik un tā vajadzēs tad attiecīgu pilnvaru. Vai iesniegumu vismaz tad mēs varam izskatīt, ka tie, kas ir pilnvarot, tad attiecīgi vēlas kļūt par eksploatantiem. Tad tas ir šeit zem lomas izvēles. Ja? Tad, ja jums būs juridiska persona, jūs parādīsiet šeit vēl vienu lomu, tad jūs varēsiet pieslēgties tai organizācijai un ieiet profilā kā juridiska persona. Principā būs līdzīgs kā šeit sākumā. Tad juridiskajai personai šeit nav tālruņa pilota numurs. Ja? Tā, tad pie kvalifikācijas, ja? Lai paspētu. Tā, nospiežot kvalifikāciju parādās šāda izvēle. Jūs varat uzreiz reģistrēties A1, A3 tiešais kursam. Es jau esmu reģistrējies, ja? Tātad te principā nav sarežģīti, jānorāda valoda un parādīsies tad iespēja iet uz kursu. Ja jūs nepaspējat uzreiz vienā piegājienā to apgūt, ejiet šeit uz mani mācību kursu un eksāmeni, parādīsies ierakstā 1A3, ja jūs esat uz A2 eksāmeni, te būs arī A2, bet tam jūs nevarat piekļūt bez mūsu uzraudzības. Tā, es te neredzu, es ceru, ka tur ir A1A3, ja? Tātad, jūs arī laikam neredzat, bet ticiet man, spiežam šo un te būs poga uz kursu. Tādā veidā, ja jūs piekļūsiet tam mācību materiālam, tam var iziet cauri, nokārtot eksāmenu, un eksāmenu var kārtot vairākas reizes. Eksāmenu var piekļūt tad, kad jūs esat izgājuši to mācību materiālu, un tātad, ja jūs nokārtojat eksāmenu, tad jūsu dokuments par kvalifikāciju būs šajā sadaļā mana kvalifikācija. Te parādīsies A1A3, to var atvērt vaļā, un tad šeit lejā ir tas PDF dokuments. To jūs varat sev iegūt, un tātad, tā izskatītos šis ir tas kvalifikācijas apliecinājums attiecīgajā apakškategorijā. Tad man ir A1, A3, kas iet kopā, ja jums būs A2, tad te būs atsevišķi arī A2, teiksim. Ja? Vai ja kāds specifiskajā kategorijā iegūst, tad var attiecīgi to arī redzēt. Šeit ar QR kodu tad var pārbaudīt, ka tas ir derīgs dokuments. Tātad jautājumā par kvalifikāciju. Ja? Tad vēlreiz īsumā, ja? Un tad es iesaku parasti, ja jūs esat jau vienreiz to kursu pabeiguši, jūs atkal varat vēlreiz pieteikties A1, A3 kursam, turēt viņu šeit atvērt, kā man ir tagad, ja? Tad es esmu iegūst to kvalifikācijas dokumentu, bet joprojām man tas kurs ir šeit. Es varu tam piekļūt un iziet, ja man vajag kaut kāds materiāls, kas man likās interesanti, detaļas par kaut kādu lidojumu veikšanu un tā tālāk, tad šeit to var turpināt, vienmēr iegūt, teiksim, ja? Tad, kad jūs iegūstat sistēmē to dokumentu, reģistrēt esošu, kas tur rakstīts kvalifikāciju, ja? Tad šeit nevajag vēlreiz lādēt atpakaļ to mūsu iegūto Latvijā, tad tas automātiski nostrādā, bet ja jūs iegūstat kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī A1, A3 šo te dokumentu, jūs varat to šeit ielādēt, norādīt informāciju, un tad attiecīgi mēs pārbaudīsim un arī apstiprināsim, ka tas ir jūsu dokuments A1, A3. Tad kvalifikāciju jūs varat no visādām valstīm iegūt, tur nav ierobežojums, cik tālruņa pilota numurus jūs iegūstat, ja? Ir daži, kam ir katrā valstī pa vienam tālruņa pilota numuram, teiksim, ja, tad uz to nav ierobežojuma. Dažus tas uztrauc, bet labi, tas cits stāsts. Un tātad, arī jūs šeit var uzreiz reģistrēties A2 un STS eksāmeniem. Tā, par kvalifikāciju. Jo vēl viena svarīga tēma, ko es gribu parādīt, kas mums jau pēdējās minūtēs, diemžēl, bet mums jāaiziet cauri būs šīs geogrāfiskās zonas un lidojuma koordinēšana, saskaņošana atvērtajā kategorijā. Tad šīs būtu jau skaidrs. Ja? Tad pirmais, kas ir eksploatanta reģistrācija, attiecīgi no drona, kādu jūs izmantosiet, ja tas ir smagāks par 249 gramiem, tad A1, A3. A1, A3 arī var vieglākiem droniem iegūt, tas nav ierobežojums, ja? Un tad to kvalifikāciju iegūt šeit. Un dabūt dokumentus un attiecīgi, palasīt tātad mācību materiālu, jūs redzēsiet, kāda ir pienākuma pilotam, eksploatantam, tātad to noteikti izlasiet un ņemiet vērā. Zvanu centrā pienāk jautājumi par to, ka pilota jautā, vai tur drīkst, pirms tā nedrīkst lidot pilsētā. Jautājums, tad labāk jums viņus forwardēt pie jums? Tātad forwardēt šeit SPSLV drones. Tātad
šeit ir tāda, špikeri un arī saglabājiet sev. Tad šī katram pilotam neatkarīgi no drona svara, tad izņemot rotaļlietu, bet, arī jāņem vērā, teiksim, nosacījumi arī dažās zonās būtu svarīgi arī, ka rotaļlieta nelido augstu, lai nav tā, ka lidmašīnās samet iekšā rotaļlietas un viss kaut kas notiek. Ja? Tātad ir šī mājaslapa Airspace LV drones, un tad mums atlikušajā laikā vajadzētu par šo parunāt. Tā, atvērsim vaļā, apskatīsimies, kas tur ir. Ja? Cerams, ka viss būs tā, kā ir redzams. Ja? Tad šeit Latvijas karte, un šeit ir šie informatīvās zonas dažādas, teiksim, ja, kas attiecas uz bezpilota lidaparātiem. Tāda sarkans vai savādāk nenozīmē uzreiz, ka tur ir aizliegts. Protams, ka dažādās zonās ir šie aizliegumi, ja, tad to vajadzētu ņemt vērā. Pastīsimies, kā lietot šo te lapu. Ja. Tad apstīsimies, teiksim, kādu no zonām. Ja. Tad pastīsimies Rīgu. Ja. Ir divi varianti, kā filtrēt informāciju. Tātad viens ir šeit, tā i-burtiņu, ja. Tad jūs piezūmējat klāt, kur jūs gribat lidot, piemēram, šeit. Un uzspiežat virsū. Tātad šeit ir vai nav? Okay. Ir un nav. Tātad šeit ir dažādi konkrēti aprakstīts par šo zonu vairāk informācijas. Jā, tad augstums, no kura tā sākas, līdz kuram augstumam tā iet, un attiecīgi nosacījumi, teiksim, jā, par to zonu. Tad šeit ir rakstīts, ka iespējams saskaņot lidojumu CA sistēmā. Ok, tas labi zināt, jā, tad, ja jūs plānojat šeit lidot, tad jāņem vērā informācija, kas ir šeit. Jā. Var izmantot šeit filtru. Tātad šeit spiežam, piemēram, es ievadīšu kādu svaru un nospiežat šo te screen extent, viņš izgriež ārā to, ko jūs redzat. To zonu paņem kā interesējošo zonu, var norādīt lidojuma augstumu. Un šeit var spēlēties ar datumiem. Ja jūs gribat pastīties nākotnē, tad sākumā vajag šo te derīgumu termiņu līdz, uzlikt kaut kādu nākotnē, teiksim, ja, un tad attiecīgi lai būtu pirms. Nospiežam apply, un tad sagatavo tādu sarakstu ar visām zonām, kas ir redzama ekrānā. Un, protams, ja jūs lidosiet šeit tuvāk, kaut kur, ja jums varētu interesēt šī zona, bet ja jūs varat nospiežt flash, viņš izgaismo, par kuru zonu iet runa, un attiecīgi var šeit palasīt šo te. Jā, šeit konkrētās zonas atlasa. Ja? Un tad var konkrēti jau piezūmēt klāt, paskatīties, kas te rakstīts, kādi nosacījumi un ko darīt ar to pieteikumu, kādā veidā pieteikumu izveidot. Šeit rakstīts 1 stundu pirms lidojuma. Ja? Un te ar sauli neredz precīzi, ja? Bet jebkurā gadījumā tā informācija tur ir, tad ko ar to informāciju darīt? Ja? Tad ejam uz e-pakalpojumiem, pieslēdzamies sistēmai. Mums ir jābūt derīgam eksploatantu reģistrācijas numuram. Un pirmais, ko vajag darīt, tad jūs varat ievadīt informāciju par savu lidaparātu. Es šeit esmu mācību nolūkiem ievadījis, ja? Spiežam pogu pievienot jaunu, piedāvā jautājumu, vai iepriekš reģistrēts, ko tas nozīmē. Ja? Iepriekš reģistrēts nozīmē, ka ir šis te piešķirts šis te numurs sistēmā. Tātad, ja jums kāds iedod šo te numuru, tad jūs varat ātri no viņa paņemt to dronu sistēmā. Lai to izdarītu, viņš piefiksē šo te numuru sev. Iet lejā un spiež pogu uzstākt īpašnieku maiņu, tad jums šis te drons pazūd, aiziet sistēmā un tur, kur uz jautājumu iepriekš reģistrēts, ievada šo te numuru un tādā veidā var ātri paņemt savu dronu sev, ja jums nepieciešams sistēma apmainīties ar droniem regulāri. Tas varētu būt ērti. Vienīgais, vai jūs dabūsiet uzreiz viņu atpakaļ, tad te vajadzētu sarunāt, lai ir nepārprotami. Tad no jūsu saraksta pazūd, ja jūs nospiežat šo pogu, tāpēc ir svarīgi to numuru pierakstīt pirms jūs nospiežat šo pogu. Ja? Jā, bet ja jūs nepaspējat, ja jūs ātrāk nospiežat nekā pierakstat, ja, tad jūs varat uzrakstīt mums, vēlams no e-pasta, tad mēs varam pārbaudīt sistēmā, ka tas jūsu e-pasts, kas te ir reģistrēts, un mēs redzam sistēmā to numuru, varam jums pateikt, un tad jūs varat nodot to tālāk. Tas būtu tas veids, kā sistēmā ar droniem mainīties. Ja? Tad šeit jūs pievienot jaunu, spiežam parasti nē, un tad no saraksta izvēlamies dronu. Šeit ir tāda īsa saraksts sākotnēji, ja? Tad bieži arī zvan un saka, ka es neatradu savējo, jo šeit ir diezgan īss saraksts, ja? Te nav visi droni. Tad attiecīgi meklētāji rakstam savu modeli. Tad mēs arī esam šeit
jau speciāli atsevišķi uzrakstījuši ar C1 klases marķējumu vai bez C, ar C vai citu marķējumu, kāds dronam ir. Tad šeit var būt tā, ka ir Mavic 3, vienam ir C klases marķējums, vienam nav. Tas atkarīgs no ražotāja, tad jums būtu jāņem vērā, tad jūsu ir vai nav, un tad attiecīgi pareizi izvēlēties. Ja? Jo tad attiecīgi tas svars ir ierobežots un cita informācija un tehniskās prasības par dronu, teiksim. Ja? Tā, tad šeit jūs to pievienojat, ja? Es jau, kā minēju, mācību nolūkiem biju sagatavojis, ja? Un tad ejiet uz sadaļu UAS operācijas lidojumi. Ja? Tad šīs te sadaļa būs pieejama tikai tad, ja jums ir derīgs, aktīvs šis te reģistrācijas numurs. Ja? Šeit spiežam pogu pievienot jaunu, šeit būs jautājums par apdrošināšanu, un tas jautājums nevis, ka jums jābūt, bet ja ir nepieciešams, tad jums būs. Ja? Tad arī ir radījis mulsums šis jautājums, ja? Tad jūs zināt, kāds jums bezpilota lidoparāts vajag vai nevajag tādā vidē, kur jūs lidosiet A3 vai A1 vai A2, tātad vai jums vajag vai nevajag to apdrošināšanu, ja? Tad jūs, okay? Nē, tas skaidrs, protams, jā. Tad vienmēr mēs arī iesakām, teiksim, droši paliek nedroši vai droši paliek droši, jā. Tādu iegādāties. Tā, kā jau parasti, saules spīd neredz, jā. Tad ir jautājums par to, vai norādīt, kur jūs atrodaties. Telefonā būs ērtāk, viņš apmēram palīdz atrast to vietu. Un tad šeit būtu tāds jāizpilda forma, jā. Ko mēs tad rakstam? Ja? Tad nosaugums tas ir jums, foto, piemēram, Rīgā. Lidojuma kategorija. Tātad mēs zinām, ka pārsvarā jums būs tikai atvērtā kategorija ar to, ka jūs lidosiet atvērtā kategorijā. Apakškategorijā. Tad atkarībā no drona marķējuma C1, C2, C3, tad jūs zināsiet, kura apakškategorijā ir. Principā jums nav C klases marķējums. Tas drons ir smagāks par 250 gramiem. 249 gramiem, tad jums būs A3 apakškategorija kurā gadījumā. Un A3 kategorija, ko nozīmē? 150 metri no apdzīvotām un tādām vietām, un apdzīvotām industriālajām un citām tādu atpūtas vietām, teiksim, ja. Tātad tas, arī citos gadījumos, teiksim, tie, kas zina, zonu pārvaldnieki, viņi noraida šos te pilsētā pieteikumus, ja, ka ir ieplānots lidot ar, teiksim, pat 500 gramu dronu, bet nav C klases marķējumu, tad var noraidīt šādu pieteikumu pamatoti. Izvēlēties tālādīs pilotu, un bezpilota gaisa kuģi. Ja? Tad šeit dīvaini ir tas, ka sistēma ļauj kaut ko ievadīt, ja? Un daudz arī tā izdara. Tāpēc es rādīju, ka sākumā vajag ievadīt šo te bezpilota gaisa kuģi šeit tādā sadaļā attiecīgajā, ja? Jo tad no saraksta šeit var izvēlēties. Ja? Jo te ir tāda izvēle, kura ir iepriekš jāsagatavo. Tātad lidojuma veids, protams, jums būs tiešā redzamība un lidojuma mērķis. Tad jūs aprakstat foto. Jūs aprakstat, tad, atkal, kur jūs lidosiet, tad es esmu redzējis, piemēram, Rīgas pilī raksta, ka nedrīkst fotografēt Rīgas pilī iekšpusē, teiksim, citur, ja, kuri grib tur lidot, viss kaut kas, teiksim, ja. Tātad, te diezgan jau dažreiz ir sensitīvi, tad jūs varat paskaidrot, ko jūs darat, lai tam apstiprinājumi ir skaidrs. Atkal, protams, tā nav garantija, ka jūs tā arī darīsiet, ja, bet, vismaz tad ir pamats viņam izskatīt to iesniegumu un attiecīgi atbildēt, ja. Tad plānotais lidojuma laiks, tad jūs norādat, kā un kur jūs lidosiet, teiksim, ja? Laikus. Atkal nav precīzi jābūt, ka tas ir tieši tikos es gribu. Tad šeit vairāk to faktu. Jūs varat arī lielāku laiku paredzēt, vienkārši aprakstīt, ka jūs plānojat, teiksim, stundas laikā veikt 4 lidojumus vai 4 stundu laikā veikt 1 lidojumu, tad jūs varat it kā to informāciju precīzāk norādīt. Tā, šeit augšējā robeža. Ja? Tātad, kā jau es minēju, atvērtajā kategorijā atļaus tikai līdz 120 metriem. Ir jāievēro konkrētajās zonās noteikti ierobežojumi, teiksim, ja? Tātad, piemēram, lidostā Rīga. Šī te lidostas zona, kas ir diezgan paliela, principā, atkal jūs paskatīties precīzi, ja, bet tas nosacījums, ja jūs lidojat šajā vietā, būtu, ka līdz 50 metriem tad nevajag, teiksim, ja, jo šī zona sākas 50 metru augstumā, ja, tātad jūs paskatīties, vai tur apakšā nav vēl kāda zona, tad man tā ļoti ērti to izdarīt tagad, ja. Tad jūs paskatīties par zonām, teiksim, ja, šeit ir tad tie nosacījumi, un te tā otra zona, tad man tagad nesanāks, vai strāpīt šeit saulītē. Tātad ņemt vērā šos te augstumus, teiksim, ja? Tad, ja jūs 50 metros, ja jūs zem 50 metriem, tad atkal ir, varbūt tā zona tur vairs tādā vietā nav aktīva, teiksim, ja? Tad var ņemt vērā šos te augstumus, bet ja ir zonā noteikts lidojums, pat ja zonā ir noteikts augstāk, ja ir tādas policijas zonas vai citas, kur ir tas limits 300 metri, ja? Tad, ja jums viņi saskaņo to lidojumu tādā zonā, tad tas nenozīmē, ka jūs varat lidot līdz tiem 300 metriem, ja? Tad jūsu ierobežojums atvērtajā kategorijā ir 120 metri
vai zemāk, jebkurā gadījumā. Tātad, šeit, protams, var ievadīt arī 400 metrus, bet līdzīgi kā ar mašīnu spidometris, tad, ka jums mašīnā ir tur 200 km, tas nenozīmē, ka tas ir tas, ko jūs varat braukt visu laiku, jo man reku mašīna rāda, teiksim, Tad kompjuters saka, nē, būtu tad šeit jāsraksta tie maksimālais, tad ne augstāk par 120 atvērtajā kategorijā, izņēmus arī, teiksim, tuvu šķēršļiem lidot, tas, kas ļauj vairāk par 120 metriem, tas ir paredzēts šādiem gadījumiem, ka viņi varētu tad sistēmā šo te ievadīt. Tā, un šeit kartē jūs piezūmējat līdz vietai, kurā plānojat veikt lidojumu, tad man te ir testa vide, tad nav aktīvs daudz kas, un tad attiecīgi jums ir jāuzzīmē viena geometrija, kur jūs plānojat lidojumu, Tad šeit, kā jau jūs redzat, ja es skrolēju, te viņš man kartu skrolē, lai tiktu šeit uz augšu, uz leju, vajag ārpus kartas pabraukāt, Tad attiecīgi ņemsim, piemēram, es plānot lidojumu šeit, jūs varat uzzīmēt vai šo līniju, poligonu vai apli. Teiksim, ņemsim apli, tad jūs varat iezīmēt, ka jūs plānot šeit. Es uzzīmēšu lielāku, lai man skars to zonu mācību nolūkiem, lai tad ir kaut kas, lai parādās kaut kas sistēmā, Tātad parasti kļūdas, kad mums zvana jautā, ka nesanāk iesniegt, ir šis te, ka nav uzzīmēts, kurā vietā jūs plānojat lidot, Protams, jāņem vērā, ir dažādi gadījumi redzēt, daži ļoti liels sazīmē, ko arī noraida, jo tad nav skaidrs, vai viņš tiešām varēs ievērot vielas, Tātad, jāskatās, lai ir samērīgi, teiksim, ko jūs plānojat darīt. Te uzreiz arī parādās lidojumi jāsaskaņo un kas ir tas saskaņotājs, Un tad šos te kontaktus jūs varat šajā lapā redzēt, jau šajā te vietā aizejot, I-burtu, uz viņu zonas, tad reku Latvenergo, viņu tālrunis, un e-past. Ja jums ir kaut kādi jautājumi, vai jums vajag steidzīgāk saskaņot, ir pamatots iemesls prasīt to steidzamību, tad jūs varat zvanīt un teikt, es ļoti atvainojos, man šeit steidzams darbs, vai jūs varētu saskaņot. Caur jums vai kā viņi to? Nē, caur mums nē, tātad tas arī ir liels pārpratums, bet tā ir sistēma, ko uztur civilās aviācijas aģentūra, bet tā saskaņošana notiek ar viņiem. Viņiem ir piekļuva Latvenergo darbiniekiem, attiecīgi ir piekļuva šai sistēmā, viņi saņem šo jūsu iesniegumu, arī pārējo informāciju par jums, par jūsu, ko jūs te uzzīmējāt, un viņi redz, un dažreiz tad atbildi saskaņo, lūdzu pārplānot, lūdzu pazvanīt pirms lidojuma uz kādu konkrētu telefonu numuru un tā tālāk, tad šeit jums sistēmā jāskatās, tā atbilde, teiksim, no tā pārvaldnieka, attiecīgi viņš saskaņo, nesaskaņo, noraida un tā tālāk, teiksim, Tātad tas būtu svarīgi, tad šeit varam spiest pogu iesniegt. Un tad attiecīgi ir šis jautājums par to cilvēktiesku apdrošināšanu, Tad jūs ņemat vērā un varat iesniegt šo te, es ceru, ka tā bija testa vide, un kaut kur aizgājat. Un šeit ir status gaida apstiprinājumi, Ir arī status mainījušies nosacījumi, pa to laiku, kad jums šis te droni, tā zona tiek izskatīta, parādās jauna zona, tad šeit parādīsies mainījušies nosacījumi, jums jāatver vaļā, jūs varat pastīties, kāda te jauna zona parādīsies. Ja jūs joprojām gribat lidot, teiksim, tad jums jāiesniedz vēlreiz tai zonai, Tā kā, pastrādājiet ar šo, teiksim, tas ir izveidots, cik labi varēja uz to brīdi, teiksim, ir ņemt vērā kaut kādi ieteikumi, bet, protams, ir vēl citi jautājumi, kas nav iespēja uzreiz aktīvi atrisināt, teiksim, Ielādēt kaut kādus failus, teiksim, KML vai savādāk, Šeit vairāk runa, ka nav precīzi jāuzzīmē, precīzi līdz metram, kur jūs plānojat lidot, šeit vairāk to faktu, ka jūs ielidojat tādā zonā šeit, kur jāsaskaņo, teiksim, ja jūs lidojat šeit, tad nevajadzētu saskaņot, ievērot atvērtās kategorijas nosacījums, ja jūs jau skarat šo zonu, tad vajadzētu, jūs tad varat zīmēt, te maziņš gabaliņš, varbūt nevajag vai vajag, atkarībā, ko grib darīt, Tātad, un šis testāts sistēmā, jūs varat visus savus pieteikumus pēc tam redzēt šeit zem sadaļas operācijas lidojumi. Tad šeit rāda to statusu, un tad būs kaudzīti ar tiem pieteikumiem.